Nu ko, vīri? Šoreiz beidzot manā sētā ir iebraucis 15-tonīgais SDOG kāpurķiežu ekskavators. Tas vairs nav nekāds. Bērnu mazais tur, tranšēra ceļš. Ar šo jābrauc pa kārtīgu grunti. Tam jau ir metāla ķēdes, 50 cm platumā. Baigi jaudīgs aparāts, tam ir 90 kW. Tas ir ar Perkinsa dzinēju, kā arī tas ir aprīkots, protams, šai gadījumā jau ar AdBlue sistēmu. Ērti tiksim klāt šajā vietā, lai papildinātu. Visi filtri izvietoti centralizēti, lai jums būtu maksimāli viegli viņus ātri ērti samainīt apkopju laikos. Šis Perkins dzinējs aprīkots ar DPF reģenerācijas sistēmu pēc klienta lūguma. Šis ekskavators aprīkots ar tieši Red Iron, sakabi, planējumo kausu un vēl aizmugurē ir rokamais. Papildus viņam ir centrālās smērēšanas sistēma. Un vēl īpaši tāda interesanta lieta – papildus kamera. Tā nav domāta, lai skatītos, kad džeki pīpē objektā. Ar to īpašnieks var sekot līdzi, cik ātri vai cik efektīvi tiek izstrādāts materiāls būvobjektā. Šīs SDOG ekskavators var lepoties ar elektronisko vadības sistēmu. Tas nozīmē, ka tā ir īpaši jūtīga, iespējams ir salāgot dažādus vadības režīmus, lai operators var strādāt īpaši precīzi, un strēle un kausa darbība ir salāgojama ļoti jūtīga vai tieši pretēji ļoti straujām kustībām. Smagākiem darbiem, vieglākiem un precīzākiem darbiem. Es jums nevaru izstāstīt, tas ir jājūt. Šajā modelī vairs nav jāmeklē kaut kāda podziņa, kloģīts, ar ko pacelt vai nolaist buldozeru lāpstu. Šeit tas notiek šajā vietā. Piespiežam pogu un ar džojstiku uz augšu vai leju. Šajā gadījumā šādi. Skaisti, ērti, vienkārši. Ja arī tevi interesē nopietna un uzticama tehnika, tu jau zini. Zvani man!